Nu, rekurs 6. sērija, jaunais M. Tā, kas viņam pa zirgiem ir jaunais 6. sērijai? Tagad kaut kā jaudīgāki viņi palikuši, ne? Jā, viņiem tagad ir, teiksim, arī iespējami papildu jauda. Teiksim, šim modelim ir 200 zirgi nominālie, plus 20 zirgspēki papildu jauda. Tas ir papildu jauda strādā uz jūgāps un uz hidraulika. Tas ir jaudīgākās no 6. sērijas. Jaudīgākais būs 250 zirgu nominālā. 250. Jā, tagad jau. Un tas, ka tagad viņiem visiem pieejams ir auto power bezpakāpju transmisija, visiem modeļiem, un 50 km/h. Iepriekš bija 40 tikai. Ātrāks palicis. Kabīne tā pati no M sērijas palikusi. Gaismas ir sānos, viss. Jā, pilnīgi tāda aprīkojums. Tas kā papildus funkcija? Gaismas, jā. Gaismas ir parasti halogēnās, standarta funkcijā, standarta opcijā. Bet papildus nāk, var pielikt lezerpots. Kabīnes amortizācija. Mehāniskā. Parastais amortizators, jā, es skatos. Mehāniskā. Bet viņam var mainīt rekurcietību. Nu, cik ir stingri var pārgriezt. F sērijā būs uz hidroakumulatoriem. Tā būs bišķi. M sērijā nevar uzsūtīt tādus. Nav iespējas, nav Nu tad jā. F sērijā būs lētnāk bišķi. Arī kabīne bišķi F sērijā. 4 hidroizvadi. Jā. ISO būs low sensing saucamais, brīva atplūde, spiediens, gaisa bremzes. 3 veida sakabe šim ir.